Interesi par tevi noteikti, ka bija no ārzemju klubiem, par to esmu diezgan drošs. Taču diezgan ātri pieņēma lēmumu uzreiz par nākamo sezonu un Ventspils. Kāpēc? Nu, jāsāk ar to droši, ka katram trenerim gribās zinām stabilitāti un zinām, teiksim, un šajā gadījumā pat cik tā sieviešu čempionāti visur beidzās ātrāk nekā vīrieši. Es pabeidzu sezonu un notika tāda sazināšanās un pat cik bija interesi tā teikt no abām pusēm, tad tas arī tā ātrāk arī notika. Un tāpēc, tas attiecās to, ko es sāku, ka jebkurš grib, lai viņš jau vasaras sākumā zinātu, ko viņš darīs rudenī. Un tāpēc skaidrs, ka varēja gaidīt un domāt un tur, teiksim, un skatīties, kas notiks vēl vasaru un gaidīt uz kādiem citiem klubiem, bet es domāju, ka tā teikt, iespēja strādāt laba līmeņa klubā mājās, es domāju, ka tā ir. Kāpēc? Es domāju, ka tas ir labs izaicinājums un tas ir ļoti interesanti. Un es varu tikai kompliments izteikt Ventspilī, ka no gadu un gadu ir komandai, tā teikt, zināma stabilitāte un kas attiecās uz visu, uz organizāciju, uz finansējumu un uz visu. Varbūt pēdējos gados nebija varbūt īsti, teiksim, tas sniegums varbūt un tās biežās treneru maiņas kaut kā varbūt, teiksim, tas tāda lēkāšana notiek visās lietās, bet es domāju, ka tas arī varbūt ir viens no tiem stūrakmeņiem mūsu kopējā sadarbībā, kas tagad būs, kad varbūt atgriezt to stabilitāti, kāda komandai bija, un varbūt, ja paveiksies, un ja viss būs labi, ja ambīcijas būs, tad varbūt pacelt vēl augstākā līmenī. Kāds varētu būt Gundaru Vētras vadītās komandas rokraksts, kaut kāds zīmols, ko tu definē kā treneris, kas ir svarīgākais, un ko tu gribi no spēlētājiem sagaidīt? Uzvarēt pēc iespējas vairāk spēles, bet tas bet to grūti ir šobrīd, teiksim, to modeli šobrīd uzzīmēt, jo pašlaik notiek komplektācija. Mēs zinām, kādi spēlētāji mums ir, un skaidrs, ka es domāju, tie, kas atcerās man darbību, tā teikt, vīriešu basketbolā sākumā, kad es strādāju Latvijā, es domāju, ka visi atcerās, ka vienmēr es devis jaunajiem spēlētājiem iespēju spēlēt un centies viņus attīstīt, un tas noteikti notiks arī nākotnē. Un skatīsimies, kas būs ar leģionāru pozīcijām, kādās pozīcijās mēs piesaistīsim leģionārus, un izejot no tā, jebkurā gadījumā, basketbolu mēs centīsimies spēlēt tādu, kas ir tendēts uz to, lai cīnītos par uzvaru katrā spēlē, un teiksim tā, un ka nedalīsim spēles vieglās un grūtās, un viss būs, es domāju, ka būs, un treniņi būs, un treniņos, es domāju, mēs centīsimies strādāt diezgan nopietni, tāpēc es domāju, ka basketbols būs labs, ko mēs demonstrēsim. Kāda situācija šobrīd komandā ir ar spēlētājiem, kuriem ir līguma uz nākamo sezonu? Es domāju, ka tas jums droši vien būtu, ja klubs ir mieru to stāstīt, droši vien būtu jāzvana klubam, bet cik es zinu, tad lielākā daļa no jauniem spēlētājiem visiem ir līgumi, kas bija, teiksim tā, jaunie, viņi nevar visu saukt par jauniem, viņi visi jau šogad spēlē pietiekuši daudz laika, es domāju, Strēlnieks, abi divi brāļi Strēlnieki, Blausi, Arturs Bērziņš, Mārtiņš Meijers, vēl kas Liepājā spēlē, ir Ronalds Zaķis, cerams, viņš būs vesels arī es saprotu, ka ar līgumiem. Tā kā es domāju, tāds pamats, tāds labs, jauns un jau principā spēlējošs tāds, teiksim, tas kodols, latviešu kodols viņš jau ir. Tā kā ir opcijas ar ārzemniekiem, ir iespējas, teiksim, saglabāt dažus no tiem ārzemniekiem, kas bija jau šajā sezonā. Tā kā skatīsimies, domāsim, vēl laiks, tas, ko mēs šobrīd nodarbojamies ar spēlētāju, tā teikt, apzināšanu, meklēšanu, tā teikt, kontaktu ar aģentiem un visas lietas. Jau pirms iepriekšējā sezonas bija iespēja, nezinu, cik tas nopietni vai nenopietni bija, ka Jānis Strēlnieks varētu uz Sloveniju braukt spēlēt. Kā tu vērtē viņam šis gads Ventspilī? Nav tā kā nedaudz tāda stāvēšana uz vietas sanākusi? Es domāju, ka Jānis ir pēc tā, kas viņam ir dots, lai viņš, teiksim tā, pēc tā, neteiksim Dievu dots, bet tas, ko viņš var izdarīt jau šodien basketbolā, un tas, ka es domāju, ka tie griezti viņam vēl stipri augstu ir. Es domāju, ka būtu nepareizi, ja viņš brauktu šajā jaunajā vecumā un būtu kaut kur pa otro vai pa trešo, teiksim tā, Eirolīgas komandā būtu pa otro vai pa trešo saspēles vajag. Es uzskatu, ka ja viņam līgums vēl ir, es domāju, ka viņam noteikti ir jānospēlē vēl viena riktīgi laba sezona, ka viņš jau var aizbraukt un būt jau pretendēt uz pirmā saspēles vai vietu labā klubā. Ja, teiksim, ja viņš tiešām grib
aizbraukt un jau, teiksim, tāds ar reālu cenu un kā labs spēlētājs. Es domāju, ka mazliet, teiksim, ka šobrīd viņš vēl nav gatavs spēlēt, ka pirmais saspēlēs Eirolīgas komandās. Domāju, vēl viens labs gads noteikti viņam ir vajadzīgs viens. Tālāk tad skatīsimies tālāk. Cik daudz tu pats esi gatavs un cik tev klubs ļaus, teiksim, iesaistīties kaut kādā spēlētāja atlasē kaut ko, teiksim, cik daudz ņems vērā tavu viedokli, teiksim, par kaut kādiem, varbūt, leģionāri izvēloties? Es domāju, ka nekas nenotiks bez manas ziņas. Es domāju, ka šajā ziņā, šajā jautājumā, tas jau būs tas materiāls, ar ko mums būs jāstrādā, tāpēc te viss notiks, tā teikt, treneru un klubu menedžeru, Ralfs Plēņķis ir atgriezies. Un es domāju, ka tas viss būs savstarpēji teiksim, saskaņots. Mūsu vēlmes, kādas spēlētājas mēs gribam, un plus, teiksim, klubu finansiālās iespējas, tas viss notiks viss kopā. Tas nav tā, ka tas kaut kas notiks aiz muguras, ja kaut kas nezinām mums. Treniņi sāksies 1. augustā, ja es pareizi saprotu, tikai... Es domāju tā, ka tādi nopietni komandas treniņi, es domāju, sāksies ar 1. augustu, un līdz tam spēlētāji, kas nebūs iesaistīti izlasēs, mēs sagatavosim individuālus plānus, un viņi būs strādās jūlija mēnesi, vai kas būs izlasēs, tie ir savas lietas, bet tā, ka 1. augustā. Spēlētājiem skaidrs, ko treneris darīs. Atpūtīsies, gatavosies sezonai, kaut kur stažēsies, varbūt? Tas jau, teiksim, arī ir paredzēti braucieni, ir jau paredzēti šodien braucieni, kur es aizbraukšu, kas saistās ar basketbolu, bet tāpat paralēli atpūtīšos, paralēli gatavošos. Teiksim tā, darbs pie kompjutera un dažādu spēļu ierakstu skatīšanās varēs notikt vienkārši mājas dārzā, nevis ofisā, sauksim to tā, teiksim, tas atpūt paralēli ar darbu. Bet uzvēst nekur tā īsti šogad tā. Nekur skriet viss vairāk un mazāk uz vietas. Jautājums ir, vai būs kas notiks ar NBA, ja būs tās vasaras līgas, varbūt kaut kāda izbraukšana, varbūt arī taisīšana. Tagad braukšu uz Trevīzo, uz to jauniešu, uz to jauniešu, ko sanāk visi tie jaunieši kopā un spēlē un skatīt. Interesanti pastīties jauno paudzi Eiropas noteikti. Bet vairāk vai mazāk uz vietas. Vasarā aktīvs atpūtas piekritēs? Ko nozīmē aktīvs? Es vispār tas aktīvs dzīvesveidu piekritējis. Gaidus, uzspēc, trenižers zāli, pastaigas gar jūras. Viss kā vajag. Viss, kas manā vecumā ir tā teikt, kas lai nebūtu pa daudz un nesākt radīt jau problēmas ar pretējā virzienā. Tāpēc viss skaidrs, ka cenšos aktīvi atpūsties.